Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 20. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šis sprediķis izmantos sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem, sevišķi it īpaši Jasona Heigoda sprediķi. Pāvila 3. misijas ceļojums tuvojas beigām. Šis ceļojums ir attēlots kartē. Pāvils ir jau kristietis apmēram 20 gadu. Ir pagājuši apmēram 10 gadu kopš pirmā misijas ceļojuma sākuma. Pāvils ir pavadījis 3 mēnešus Korintā, bet pirms tam vēl ilgāku laiku Efezā. Tagad Pāvils no Grieķijas un Maķedonijas ir atgriezies Āzijas apgabalā, kas ir Mazāzijā, mūsdienu Turcijā, ar mērķi nokļūt Jeruzālēmē līdz vasaras svētku dienai. Pāvila komanda ved nejūdu kristiešu ziedojumus uz Jeruzālemi, lai palīdzētu ebreju kristiešiem viņu grūtībās. Apostoļu darbu grāmatas 20. nodaļā no 13. līdz 16. pantam ir rakstīts: mēs iekāpuši kuģī, braucām uz Asu, gribēdami tur uzņemt Pāvilu, jo tā viņš bija pavēlējies, gribēdams pats iet kājām. Kad viņš Asā ar mums satikās, mēs viņu uzņēmuši devāmies uz Mitilēnu. No turienes aizbraukuši, mēs nākamajā dienā nonācām pret Hiju. Otrā dienā pārcēlāmies uz Samu, bet nākamajā dienā nonācām Milētā, jo Pāvils bija nolēmis braukt Efezai garām, lai nebūtu jāuzkavējās Āzijā. Viņš steidzās, lai viņam būtu iespējams vasaras svētku dienā nokļūt Jeruzālēmē. Pāvils neatgriežas Efezā, jo steidzas uz Jeruzālemi. Neaizējot uz Efezu, Pāvils izvairās no konflikta ar pretiniekiem. No 17. līdz 19. pantam ir rakstīts: no Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja draudzes vecājus, kad tie ieradās pie viņa. Cik liela autoritāte Pāvilam ir Efezas draudzes acīs, cik viņi Pāvilu mīl, ka draudzes vecāji ir gatavi veikt ceļojumu 50 kilometrus, 55 kilometrus varbūt, no Efezas līdz Milētai, lai tiktos ar Pāvilu. Kad tie ieradās pie viņa, viņš tiem sacīja: jūs zināt, ka no pirmās dienas, kopš es esmu atnācis Āzijā, es visu laiku esmu bijis pie jums, kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, ko man sagādājušas jūdu ļaunprātības. Pāvils sniedza labu piemēru citiem kristiešiem. Pāvils sniedza piemēru par to, ko nozīmē sekot Jēzum. Savā pirmajā vēstulē korintiešiem 11. nodaļā 1. pantā Pāvils raksta: atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Pāvils ir nepilnīgs, taču Pāvils sniedz labu piemēru. Mums ir jāsniedz labs piemērs, kaut gan esam nepilnīgi. Pētera 1. vēstulē 2. nodaļā no 11. līdz 12. pantam ir rakstīts: mīļotie, es jūs pamācu, kā piedzīvotājus un svešiniekus, atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, godīgi, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pētera 1. vēstule ir izdzīvošanas rokas grāmata kristiešiem grūtos apstākļos.
Kas ir svešinieks? Svešinieks dzīvo kaut kur, kur nepieder. Mēs, kristieši, nepiederam šai pasaulē. Mums ir jāsniedz pasaulē debesu pilsonības piemēru. Dzīvojiet krietni, godīgi, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Meklē tevi nopelt, taču nevar atrast pamatu un tā vietā godina Dievu. Latiņa ir ļoti augsta, arī Dieva žēlastība ir liela. Turēsim sevi pie augstās latiņas Dieva žēlastībā. Kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, Pāvils uzskata sevi par kalpu, Kristus kalpu. Pāvils uz to tika saukts. Savā pirmajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā no 16. līdz 17. pantam Pāvils raksta, jo, kad es sludinu evangēliju, tad man nav ko lepoties, jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evangēliju, jo, ja es to labprātīgi daru, tad man ir alga, bet ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs. Mēs, kristieši, arī esam saukti kalpot Kristus vārdā. Vēstulē romiešiem 1. nodaļā no 14. līdz 15. pantam Pāvils raksta, jo es esmu parādnieks griekiem un barbariem, gudriem un nezinošiem, tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evangēliju jums Romā. Vai līdzīgi Pāvilam tu uzskati sevi par parādnieku citiem cilvēkiem evangēlija dēļ, Dieva žēlastības dēļ? Kā tu uzskati sevi? Vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā no 3. līdz 11. pantam Pāvils raksta, jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neuzticas miesai, lai gan es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgraizīts no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizējs, savā dedzībā draudzes vajātais, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšamcelšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšamcelšanos no miroņiem. Pāvils pazemībā identificējās kā kalps. Uzskatīsim sevi pazemībā arī par Dieva kalpiem, citiem cilvēkiem par labu. Atpakaļ Apostoļu darbu grāmatas 20. nodaļā. Kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, asarās un pārbaudījumos. Asarās? Varbūt vajag citu nodarbošanos, ja ir jāraud. Pāvils cieta daudz, kalpojot Kristum, arī emocionāli. Vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā 24. pantā Pāvils raksta, tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Vai kaut kas trūkst Kristus
ciešanām un nāvei par mūsu grēkiem? Nē, taču ciešanas, kas Pāvilam būs jācieš, sekojot Jēzum, vēl nav piepildītas. Pāvilam bija jācieš savā kalpošanā Kristum, mums arī ņemot dalību Kristus valstībā. Vēstulē Galatiešiem 6. nodaļā no 11. līdz 18. pantam Pāvils raksta: redziet, ar kādiem burtiem es jums rakstu ar savu paša roku. Tie, kas grib būt ārīgi godājami, spiež jūs apgraizīties tikai tāpēc, lai viņi Kristus krusta dēļ netiktu vajāti. Tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē, jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums, un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Izrēlu. Turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Jēzus rētas savā miesā, mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jūsu garu, brāļi. Āmen. Pāvils izmanto citu cilvēku, lai fiziski rakstītu vēstules, taču raksta šķiet mazu daļu no vēstules Galatiešiem pats. Turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Mēs, kristieši, ciešam Kristus dēļ, dažkārt citu ticīgo dēļ. Ja kāds apšaubītu Pāvila ticību Kristum, Pāvila nodošanos Kristum, tad Pāvils varētu pacelt savu kreklu, it kā sakot: lūk, cik es tam ticu. Fiziskas rētas liecina par Pāvila ticību, asaras liecina par Pāvila ticību. Visiem mācekļiem ir kaut kas tāds, kaut vai neredzamas rētas. Ne harizma, ne lielība. Pāvils nesa Jēzus rētas savā miesā. Pazemīga kalpošana. Un tagad teksts, kurā Pāvils izmanto sarkazmu. Otrās vēstules korintiešiem 11. nodaļā no 16. līdz 33. pantam Pāvils raksta: atkal es jums saku, lai neviens netur mani par bezprāti, bet ja jau, tad pieņemiet mani arī kā bezprāti, lai arī es varētu mazliet lielīties. Ko te saku, to nesaku pēc tā Kunga prāta, bet it kā neprātā, jo esmu pārliecināts, ka varu lielīties. Ja tad jau daudzi lielās pasaules lietās, tad arī es gribu lielīties. Jūs prātīgie taču labprāt panesat neprātīgos, jo jūs panesat, ja kāds jūs kalpina, ja kāds jūs izsūc, ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds jums sit vaigā. Par apkaunošanu sev es to saku, mēs uz to nebijām spējīgi, bet ja kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā, tad es arī. Tie ir ebreji, es arī. Tie ir izrēlieši, es arī. Tie ir Ābrahāma dzimums, es arī. Tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā. Es vēl vairāk, daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciestams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis
5 reizes 40 sitienu bez viena, 3 reizes dabūju rīkstes, 1 reiz mani mētāja akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā, bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Bez tam vēl viss pārējais ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm, kur ir kāds nespēcīgs un es nebūtu nespēcīgs, kur kāds krīt grēkā un mana sirds nedegtu. Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa Aretas zemes pārvaldnieks lika Damaskas pilsētu apsargāt, lai mani sagūstītu, pa logu kurvī mani nolaida pār mūri, tā es izglābos no viņa rokas. Iedomājies, kā izskatās Pāvila miesa, Jēzus Kristus rētas, kas liecina par Pāvila ticību. Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Mēs nelielāmies ar Pāvilu vairs sevi. Mēs neesam neko izdarījuši. Mēs esam darījuši to, kas kalpam būtu jādara. Ja lielāmies, tad ar savu nespēku. Lielīsimies ar Kristus spēku, kas darbojas mūsos, mūsu nespēkā. Apostuļu darbu grāmatas 9. nodaļā Jēzus parādās Saulam, tas ir Pāvilam, ceļā uz Damasku. Jēzus sūta kristieti vārdā Ananija pie Pāvila, taču Ananija baidās iet pie Pāvila. Jēzus viņu pārliecina. No 13. līdz 16. pantam ir rakstīts, bet Ananija atbildēja: Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darījis taviem svētajiem Jeruzalemē, un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja: ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Tu kā kristietis necietīsi identiski tam, kā Pāvils cieta, bet tu cietīsi. Otrās vēstules korintiešiem 1. nodaļā no 8. līdz 9. pantam Pāvils raksta: mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā, ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvei lemti, tā, ka vairs nepāļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Pāvils domāja, ka varēja nomirt Āzijā. Pāvila ciešanas lika viņam ticībā paļauties uz Dievu, kas uzmodina no mirušajiem. Mēs, kristieši, ticam, ka Dievs mūs uzmodinās no mirušajiem. Kādai baidīties no nāves, ja Dievs uzmodina no mirušajiem? Otrās vēstules korintiešiem 12. nodaļā no 6. līdz 10. pantam Pāvils raksta:
Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību, bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird, lai es nepaaugsinātos īpašo atklāsmju dēļ, mani dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Vai esi kādreiz tik ļoti cietis no fiziskas kaites, ka esi lūdzis Dievam to atņemt? Taču fiziskā kaite nepazuda. Vai esi domājis, kādēļ? Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Pāvilam bija tas jāiemācās. Mums arī. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Pāvils savā nespēkā ir piemērs mums. Ir pieņemami parādīt savu nespēku, paļaujoties uz Kristus spēku. Vai tā būtu liela atklāsme citiem fakts, ka esi nespēcīgs, taču iedvesmojoši būtu tava paļaušanās uz Kristus spēku. Lūkas jāiemācās. Varbūt tu jūties vājš. Pāvils ir piemērs. Kristus spēks ir gatavs vareni darboties caur tevi. Pāvils liecina par to. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.